Ventspilī atklāta un darbu sākusi viena no pēdējo gadu nozīmīgākajām ostas infrastruktūras būvēm – Ventspils brīvostas sauskravu termināls, kur turpmāk tiks nodrošināti koku materiālu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi. Jaunais sauskravu termināls Ventspils brīvostā uzbūvēts Ventas kreisajā krastā starp Ventas tiltu un Apvedu tiltu. Šī termināļa būvniecība bija loģisks nākamais solis pēc Ventas tilta rekonstrukcijas par paceļam tiltu, kas ļauj ostas darbībai izmantot plašākas teritorijas. 90. gadu vidū mēs izstrādājām ostas strateģisko attīstības plānu, pirms tam veicot analīzi, kurā virzienā osta attīstās pa Ventas straumu uz augšu, esošajās robežās, arī starp tiltiem un tālāk jūras variantu, kā risināt tur kopā ar holandiešiem mēs to darījām. Un tika pieņemts ostas attīstības strateģiskais plāns, kur attiecās no attīstības pa straumu uz augšu, bet iekļaujot tomēr teritorijas starp tiltiem. Lai šo teritoriju varētu izmantot termināļu darbībai, mēs izmantojot Eiropas naudu, ja to bez Eiropas nebūtu izdarījuši, tika uzbūvēts Apvedu tilts ar attiecīgiem piebraucamajiem ceļiem pilnā apjomā, rekonstruēts vecais tilts, kas kļuva par paceļamu tiltu ar vieglu rokas kustību. Ja. Un tagad uzbūvēts arī šis termināls, 300 metru tomēr piestātni un 8 metru iegrumi. Tādām kravām, kur nav vajadzīgi lieli kuģi, lieli iegrimi, lieliem parametriem garumā un platumā. Nu, tā kā šis darbiņš ir izdarīts un šī infrastruktūra, kas ir radīta pēdējos kādos 7 gados, nu, tas ir gadu desmitiem uz priekšu. Mēs būsim jau sen citā saulē, bet šis viss darbosies Latvijas tautsaimniecībai un Ventspils izaugsmē. Kopējais kravu laukums izbūvēts 5 hektāru platībā. Tāpat izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie dzelzceļa sliežu ceļi apmēram 2 kilometru garumā. Projektējot holandieši, un viņiem arī mīkstās augsnes uz purviem, un te izmantots, kad ir betona plāta un tai virsū šis te bruģīts ir, neveidojot lielo biezo slāni, nespējas slāni. Jo Ventspils šī ir Ventas gultne, kas gadu tūkstošos ir savu vietu mainījis un lieliem sanesumiem ar zemu nespēju. Nu, redzēsim, kā kalpos. Ceram, ka holandiešiem būs taisnība. Terminālī ir realizētas vairākas jaunas idejas, piemēram, piestātnē iegremdēta stacija, no kuras var pieslēgties pie ūdens apgādes un elektrības. Tāds risinājums nekur Latvijā pagaidām netiek izmantots, taču tas ļaus racionāli izmantot piestātnes teritoriju. Pateicoties piestātnē izbūvētajam dzelzceļam, klientiem varēs piedāvāt jaunu pakalpojumu – koksnes iekraušanu no vagoniem tieši kuģos. Termināls, kurš strādā ar ģenerāla kravām un konteineru kravām un ro-ro kravām, varēs veikt darbu netraucēt no to, ko dara termināls, kas pārkrauj koksni, koksnes izstrādājumus un šķeldu. Ja. Nu, tas vienkārši palielinās darba efektivitāti, ātrumu, un tie vienlaicīgi var apkalpot 2 pat 3 kuģus. Kādreiz vajadzēja kuģim stāvēt rindā. Jāatnāk 2 kuģi, tikai vienu varēja apkalpot. Vēl tik piebildīsim, ka termināļu būvdarbus veica akciju sabiedrība BMGS. Sauskravu termināļu būvniecības kopējās izmaksas bija 13,4 miljoni eiro, no kuriem 8,1 miljonu līdzfinansēja Eiropas Savienības kohēzijas fonds, bet 5,3 miljonu eiro bija Ventspils brīvostas pārvaldes ieguldījums. Jaunajā terminālī varēsim palielināt koksnes pārkraušanas ātrumu un piedāvāt mūsu klientiem konkurētspējīgākus tarifus. Tā stāsta SIAB Ventplats valdes priekšsēdētājs Aivars Balde. Uzņēmums turpmāk nomās no Ventspils brīvostas šo termināli koku materiālu uzglabāšanai un pārkraušanai. Protams, svētku sajūta ir īpaša, tāpēc, kā jau es teicu savā uzrunā, ka tie ir praktiski 12 gadi, ja, un mērķis ir realizējies. Kopš mēs sākām sapņot par savu jaunu terminālu. SIAB Ventplats dibināts 1995. gadā, un darbu sāka praktiski no nulles. Toreiz šajā segmentā mums vēl nebija profesionālu ostanieku. Tagad uzņēmumā strādā augstas klases profesionāli speciālisti, ir gudri un pareizi izvēlēta iekraušanas tehnika un tehnoloģijas. Tas ļaujot strādāt ātrāk par konkurentiem un klienti to spējot novērtēt. Vispirms jau tātad mēs esam paši šeit pilntiesīgi saimnieki. Tas ir viens, jā.
Otrs ir tas, ka paaugstinās mūsu konkurētspēja, jo šis piestādnes garums mums atļauj vienlaicīgi apkalpot 2 kuģus, kas tieši tajā biznesa segmentā, kurā mēs strādājam, ļoti būtiski. Kuģi pārsvarā nāk no Zviedrijas, jā, tas kuģu iešanas laiks ir salīdzinoši īss. Jā, ne vairāk kā 20 stundas, bet var arī ātrāk daudz. Mūsu iekraušanas ātrums ir ļoti liels. Tas ir praktiski lielākais Latvijā un viens no lielākajiem Baltijas valstu ostās. Tas nozīmē, ka mēs varam ļoti operatīvi, praktiski katru reizi kuģim ir vieta. Un tas paaugstina mūsu konkurētspēju. Tātad klienti, braucot uz šejieni, viņi zina, ka kuģis tiks pieņemts praktiski jebkurā laikā. Jaunais termināls uzņēmumam ļauj ne tikai rezultatīvi strādāt patreizējos apstākļos, bet arī plānot nākotnes attīstību. Šobrīd sākotnēji strādāsim ar esošo jaudu, tāpēc, ka platība pirmajam kārtai, kuras šobrīd ir nodota eksploatācijā, ir tāda pati, kā mums bija iepriekšējā vietā, kur mēs bijām kopā ar Nornatīvu terminālu. Jā, tātad platības mums ir tikpat lielas, tāpēc arī jaudu mēs krasi palielināt nevaram. Bet mēs esam jau ļoti rūpīgi strādājuši pie otrās kārtas tādiem priekšprojektu darbiem. Ir viss jau mums sarēķināts, sakalkulēts, un es domāju, ka pavisam drīz pēc gada, maksimums pēc 2, varētu tikt ķerties pie otrās kārtas būvniecības. Un tad, ja realizē otro kārtu, tad kravu apjomu var 3 gadu laikā dubultot. Moderna kuģa apgāde ar ūdeni un elektrību, viegli apkalpojama apgaismas sistēma, signalizācija un video novērošana, arī iegādātais jaunais iekraušanas celtnis, tas viss nodrošina ātru kuģa apstrādi 24 stundas diennaktī, teica Aivars Baude. Viņu lielākie klienti no Latvijas uzņēmumiem ir Latvijas valsts meži, Pata AB, ML Dvīņi un Sijā Kureks, kurš šeit pārkrauj zāļmateriālus un šķeldu. Jebkuram ražotājam ir svarīgi, cik ātri viņa saražotā produkcija nonāk pie tās patērētāja, pie izmantotāja. Apmēram 99% no Sijā Kureks saražotās produkcijas nonāk ārvalstīs, un tas ir ceļš cauri Ventspils brīvostai un cauri tagad Sijā Ventplac izmantotajam, jaunajam un tikko atklātajam terminālim. Tajā izmantotās jaunās tehnoloģijas ļauj palielināt eksportējamo preču apjomu un tiek ekonomēts laiks preču pārkraušanai. Sijā Kureks kā privāta kompānija tika izveidota 1995. gadā, un tagad tas ir viens no vadošajiem mūsu uzņēmumiem savā nozarē. Lai palielinātu darba efektivitāti, uzņēmums pēdējos gados veicis nopietnas modernizācijas darbus un plāno to darīt arī nākotnē. Mēs atrodamies patreiz zāģēšanas līnijā. Mūsu viena no pēdējām investīcijām, kur mēs veicām 2011. gadā un palaidām 2012. gadā, un arī iemācījāmies strādāt 2012. gadā, un šogad mēs strādājam tādā pilnā nopietnā režīmā. Šīs līnijas atšķirība no iepriekšējās, pavisam īsi varētu teikt tāda, ja iepriekšējā bija darītāji, kā viņi iestādīja, tā viņi darīja, tad šai iekārtai piemīt spēja arī domāt līdzi uzdotajiem variantiem. Zāģēšanas operators var uzdot variantus iekārtai, un iekārta pat izrēķina, ko ir izdevīgāk darīt tanī vai citā gadījumā. Līdz ar to iznākums no baļķa palielinās vidēji par 5%, kas ir ļoti daudz. 2013. gadā uzstādīta jauna šķirošanas līnija. Tā esot jau 21. gadsimta tehnoloģija, kurā liela loma atvēlēta datoriem un skaneriem. Nomainīta un ieviesta arī jauna IT uzskaites sistēma, un tas vēl nebūtu nav viss. Arī beidzam patreiz koksnes žāvētavas siltuma rekuperācijas projektu. Tas nozīmē, ka mēs šeit iegūsim ekonomiju, siltuma ekonomiju 10 līdz 15%. Apritē ienākuši arī jauni produkti – egles dēļu terasēm Anglijā un garumā saudzēti augstas pievienotās vērtības koku materiālu Šveices tirgumu. Mēs zinām un redzam, kā mūsu konkurentu valstis, uz kurām mēs tiecamies sabiedriskā modeļa ziņā – Vācija, Zviedrija, Somija, Austrija, Šveice – maksimāli izmanto savus meža resursus saprāta robežās, un šeit, es domāju, mēs tomēr joprojām atpaliekam. Mēs viņus tā neizmantojam, jo mēs vadamies vēl pēc veciem uzskatiem, kad koks ir jo lielāks, jo labāks, jo vecāks, jo labāks, bet pasaulē lietas ir mainījušās.
Ja šos principus pārskatītu, varētu palielināt ražošanas apjomus un, kas nav mazsvarīgi, šobrīd darba vietu skaitu. Par Vēncpils brīvostu runājot, nevar nepieminēt vienu no lielākajiem tās teritorijā esošajiem uzņēmumiem – Sijā Ventamoniaks Servis, kurš arī veiksmīgi nodarbojas ar eksportu. Tas saņēma arotbiedrības balvu pasākumā sadarbības partners 2013 par darba drošības un aizsardzības jautājumu veiksmīgu risināšanu, jo ikdienā nodarbojas ar bīstamu vielu un kravu apstrādi. Uzņēmumā strādā 353 darbinieku, 30% no tiem ir sievietes, pārējie vīrieši. Vidējais vecums 50 gadu un intensīvi strādājam pie vidējā vecuma uzlabošanas. Ir īpaši izveidot mācību programmas, mēs zinām konkrēti un prasam no katras struktūra vienības vadītāja un arī specialistiem apgūt noteiktu minimumu, lai viņš varētu kvalificēt savus pienākumus veikt. Tāpat mēs strādājam pie Eiropas finansējuma piesaistes, tāpat mēs strādājam ar tehnikumiem un arotskolām, lai šo kvalifikāciju kvalitatīvu varētu sniegt šiem darbiniekiem un viņu kvalifikāciju varētu arī pietiekošā līmenī saņemt. Kultūras pasākumu vismaz 2 reizes gadā, tā ir apdrošināšana, tā ir palīdzība bēdu gadījumos, tā ir palīdzība pensionāriem, kur tiek atvērēts noteikts līdzekļu daudzums. Tā ir reizē arī šī izglītība un individuāla aizsardzības līdzekļi, lai droši šos darba pienākumus varētu veikt. Cilvēks katrā uzņēmumā ir tas, kas rada šo vidi, pievienoto vērtību un pareizi izprota visu to, kas ir vajadzīgs, lai uzņēmums ekonomiski varētu pastāvēt un viņš būtu ilgspējīgs un ražot gribošs. Paldies viņiem visiem, stipru veselību, arī viņu ģimenēm. Visā pasaulē lielveikali pamazām izspiež no aprits mazākos. Tie kļūst arvien tukšāk pircēju ziņā un beigās tiek slēgti. Šo tendenci pamanīja Anglijā dzīvojušais biznesmenis Lindons Farringtons ar 25 gadu stāžu biznesā, un viņš izdomāja sistēmu, kas palīdzētu mazajam un vidējam biznesam. Tika radīta unikāla un jauna atlaižu karšu sistēma Beep Extra, kur šobrīd jau ir pazīstama un darbojas 156 pasaules valstīs. Nu tā ir ienākusi arī Latvijā. Pirmais veikals, kas to ieviesis, ir Delika, kurš atrodas Rīgā, Krišjāņu Barona ielā 39. Katrs pircējs savu Beep Extra atlaižu karti var šeit saņemt bez maksas, un tad atliek tikai sākt to izmantot. Pirmo reizi viņš pērk par savu naudu. Kādu mantu vai krelles vai akmeni. Un no katra pirkuma konkrēts veikals dod atlaidi. Pieņemsim 10% atlaidi dod Delika veikals. Ja? Un uzreiz uz Beep Extra kartes viņam ir šī atlaide. Ja viņš pirka pa 10 eiro, tad viņam 1 eiro jau ir uz kartes, kad viņš uzreiz jau var iet kaut kur pāri ielai kafejnīcā un nopirkt kafiju. Karte ir beztermiņa un izmantojama visur, kur darbojas šī Beep Extra atlaižu sistēma. Vairāk par to visu var uzzināt interneta mājaslapā www.beepextra.com, kura drīz būšot pieejama arī latviešu valodā. Beep Extra karte un sistēmu var ieteikt gan saviem draugiem, gan uzņēmējiem, kuri tādā veidā saņems savu veikalu vai uzņēmumu bezmaksas reklāmu, kas būs redzama visā pasaulē. Visi šajā Beep Extra sistēmā būs tikai ieguvēji un vinnētāji. Zaudētāji nebūs. Ielūkosimies šajā mājaslapā, un tur mēs varam atrast ļoti daudz informāciju un visi laipni lūgti veikalā Delika, Krišjāņu Barona ielā 39. Slimību profilakses un kontrolas centrs, monitorējot situāciju Latvijā, ir konstatējis, ka marta sākumā Latvijā gripas izplatība joprojām ir zema. Turpinās respiratoru sincitiālā vīrusa izplatība, kas izraisa gripai līdzīgas saslimšanas gan bērniem, gan pieaugušiem. Tāpēc mediķi ieteica pavasarī ikvienam neaizmirst par savu veselību. Ja cilvēks saslimst ļoti akūti, viņam ir augsts temperatūras, sāp stipra galva, deguns ir aizlikts, lauž kauls, tad tā visticamāk ir gripa. Infektoloģijas centra slimnīcā ārstējušies šogad ir 67 gripas pacienti, un arī šobrīd mums ir 7 pacienti, un tas šķietam ir ļoti maz salīdzinot ar pagājušo gadu. Bet, ja mēs skatāmies virusoloģiski un to dod tikai laboratorija, tad prevalē nevis pandēmiskais gripas vīrus, bet gan citi
cits AH3N2 vīrusa, un tas ir tas, ar kuru pagājušā gadā cilvēki mazāk saskārās. Protams, tik liela epidēmija kā pagājušā gadā nebūs, bet gripas vīrusu cirkulācija var turpināties visu martu un aprīļu mēnesi, un tās ir tās augtās vēlīnās gripas. Pavasarī esot jāuzmanās ne tikai no gripas. Novājināto imūnsistēmu var apdraudēt arī citas infekcijas slimības. Paralēli gripas vīrusam cirkulē tā sauktie vēdera vīrusi, proti tie, kas rada cilvēkam nelabu dūšu, vemšanu un izteikti caureju. Cilvēkā tūdeņojās, īpaši bīstam tas ir bērniem, bet arī pieaugušiem cilvēkiem. Un arī infektoloģijas centrā, piemēram, pēc pēdējiem datiem, mums diennakts laikā ir iestājušies 9 pacienti, jo visi pieaugušie cilvēki, kas tiek paši galā, viņi dzer šķidrumu un viņiem nav jābrauc uz slimnīcu, bet tad, kad viņi atūdeņojās tā, kā ar vienkārši šķidrumu uzņemšana ir pa maz un ir nepieciešama intensīva intravenoza sāļu un šķīdumu ievadīšana, tad cilvēks ātrā palīdzība nogādās slimnīcā. Un faktiski 2 dienu laikā jau viņus var atgriezt pie veselības. Ar katru dienu saule silda arvien siltāk, un tāpēc pēdējais brīdis šobrīd esot padomāt arī par ērča bīstamību. Vajadzētu iestīties savās potēšana pasēs, vai nav pienācis laiks revakcinēties, varbūt citi padomās un nolems veikt primāro vakcināciju, kas ietver šajā sezonā 2 potes un pēc gada 3. poti. Lai uzlabotu pa ziemu nogurušās imūnsistēmas darbību, mediķi ieteica 30 dienu multivitamīnu kursu gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pavasarī cilvēki ātrāk nogurst, tāpēc būtu nepieciešams labs 8 stundu miegs. Ārā ejot, pareizi jānovērtē laika apstākļi un jāapģērbjas atbilstoši tiem. Savukārt jaunajām māmiņām un bērniem noteikti noderēs svaigs gaiss un pavasara saule, kas tā palīdzēs noķert svaigu D vitamīnu devu, un tas noteikti nāks par labu viņu veselībai.